Sabiedriskās attiecības ir ideālā variantā reklāma bez maksas, jā. Bet ir vai nebūt ļoti labi, ja žurnālisti to tā arī ņemtu pretīm, jo par reklāmu ir jāmaksā. Tāpēc sabiedrisko attiecību speciālistam ir jāizdomā, kā interesanti, savādāk, galvenais, radoši. Un te jau izskanēja vārds arī par inovācijām un tam līdzīgi, jo jādomā jauni pieejami, ja, jo ar katru ir šīs ziņas jāpasniedz interesanti, ja, un tas, kas strādāja pirms gada, varbūt nestrādā vairs šobrīd. Ja. Bet tu neko? Faktiski ir tā, sākumā ir kāds konkrēts projekts, kas tiks realizēts. Sākumā tu apzinies visus instrumentus, ar ko tu to visu vari realizēt. Pēc tam tu sameklē komunikāciju kanālus. Tad ir tādi. Komunikācija kanāli ir faktiski mēdī, kuros mēs šo ziņu izplatīsim. Pēc tam tu fiziski uzraksti preses relīzi, vai paziņojumu presei, kurā tu iekļauj dažādus viedokļus, kas ir ļoti pozitīvi tavai izvēlētai tēmai un tavam projektam. Tad tu šo preses ziņojumu nosūti mēdījiem, paralēli vēl viņus mēģini ieinteresēt tajā visā, lai tu varētu šo ziņu nopublicēt. Un tu ieinteresē ar viņiem sazvanoties, tev ir tas cilvēks. Jā, tieši tā, te ir tā komunikācija, ko Una minēja arī tas pats, ka žurnālistiem, sabiedriskajām attiecībām, komunikācija, man liekas, ir vispār reizes. Tur ir tik tiešām ir jāieinteresē katrs žurnālists, jo tas, ka tu aizsūti preses relīzi, principā pilnīgi neko nenozīmē. Ja? Tev šim žurnālistam tev ir jābūt ar viņu pēc iespējas jau zināmā mērā privātam kontaktam. Un tu nevari piezvanīt un vienkārši pateikt, man te ir, čau, man te baigās ziņa. Patiesībā, žurnālistam liekas, ka tā tava ziņa vispār ir pilnīgs, mēsls, runājot, ja? Un viņš tik un tā ietiepīgi apgalvo, nē, viņa ir ļoti svarīga. Bet tev šī ziņa ir jāapsniedz tā, lai nevis tu pasaki šo te svarīgumu, bet žurnāls saka, jā, patiešām, interesanti. Labi, jā, mēs būsim, ja? Un tas tik un tā nedod to garantiju, kad viņi būs un kad viņi atbrauks, ja? Un tu esi darbojusies gan ar šādām biznesa organizācijām, sabiedriskajās attiecībās, gan ar valsts organizācijām. Es mīnu, ja tu strādā ar biznesa organizācijām, tad tas primārais ir uzdevums kompānijas vai produktu atpazīstamība, lai viņi vairotu to produktu pārdošanu. Produkta vai uzņēmuma vadītāji. Bet kas ir valsts sektoram? Arī Cēsīs strādā pašvaldībā, sabiedrisko attiecību speciālists. Ko dara? Valsts sektorā, es teikšu tā vieglāk. Valsts sektora pirmkārt par to interesēs paši mēdīji, otrām kārtām tu vienkārši, piemēram, tad, kad strādāju pie Šlesera, es vienkārši viņam biju tāda astīte. Es viņam visu laiku staigāju no muguras un fiksēju, ko viņš tajā dienā dara, ko viņš saka, pēc tam par to informē mēdījus, vai savukārt, ja mēdījis zvanīja man, tad es pastāstīju, ko labi šodien ir izdarījis Šlesera kungs, ja? Tas ir vieglāk, bet tur nav šī radošā klāt, ja? Tad ir jautājums, protams, ko cilvēks pats grib, jo it kā ir ļoti ērti iesaisties valsts iestādē un katru dienu uzrakstīt, kas šodien labs tur ir noticis, ja? Un vai arī piezvanīt žurnāls, jūs pateiksiet, labi, es te sameklēšu jums to viedoklī. Tas ir vienkārši, bet man, piemēram, šāds darbs nedēļ gandarījumu.